Hei, mani sauc Viktors, un šajā video parunāsim par kaskādu stila tabulām un tieši par parametru marginu. Tas attālums no objekta līdz objektam. Es jau esmu izveidojis failu ar nosaukumu 14 padīgu HTM. Starp stiliem ir jau rindkopas ar dažādiem piemērotiem stiliem. Un tā, uz doto brīdi mēs varam apskatīties, kāds ir rezultāts. Vienkāršas rindkopas, kuram piemērota melna līnija, pēc tam rindkopā ar klasi MAI1, rindkopā ar klasi MAI2. Lai būtu saprotams, kas ir margin, attālums no elementa līdz elementam, tad izdarīsim sekojoši. Jo te jūs redzat no vienas rindkopas līdz otrai rindkopai, tas sanāk kaut kur 20 pikseli un te. Tad izdarīsim sekojoši. Rindkopai ar klasi MAI1 piemērosim margin top ar vērtību 50 pikseli. Saglabājam, atjaunojam. Redziet, šitas attālums ir palielinājies līdz no viena elementa līdz otram par 50 pikseliem. Tagad mēs piemērosim margin left arī 50 pikseli. Saglabājam, atjaunojam. Tagad saprotiet, attālums jo tas ir body, tas viss saturs atrodas starp body tagiem. Un dotajā gadījumā margin ir attālums 50 pikseli no visa satura. Kopēja body satura. Kāda vēl iespēja? Ir vēl iespēja margin bottom, un te mēs varam pierakstīt 100 pikseli, lai būtu acīm redzami. Tad jūs redzēsiet, ka attālums starp šitiem elementiem tagad būs 100 pikseli. Atjaunojam, un tiešām tā arī ir 100 pikseli attālums. Un, protams, kā arī ir parametrs margin right. Mēs varam to pierakstīt 200 pikseli. Saglabājam. Atjaunojam. Redziet, attālums. Te ir, cik mums sanāk, 200 pikseli attālums. Dotajā video galvenā doma bija parādīt, kā var izmantot to margin parametru. Tā. Paldies par uzmanību.